Es dzeru rīta kafiju, un es saprotu, ka ir pienācis laiks ierakstīt speciālu video veltīt Dāvidam, tāpēc, ka Dāvids jau trešo reizi komentāros prasa, kādu platformu es izmantoju. Neskatoties to, ka no maniem video var noprast, kādu platformu es izmantoju, neskatoties uz to, ka es esmu ierakstījis video, kuros es pastāstu, kādu platformu es izmantoju un ar ko vajadzētu sākt. Neskatoties uz to, ka vienā video es Dāvidam personīgi jau 2 reizes atbildēju, kādu platformu es izmantoju. Dārvids jau ir kļuvis ļoti dusmīgs, Dārvids ir sācis lamāties. Un pastāv iespēja, ka Dārvids jau kļūst tik dusmīgs, ka viņš vienkārši brauks un man meklēs, lai uzprasītu, kādu platformu es izmantoju. Bet kāpēc tas tā ir? Kāpēc Dārvids 3 reizes man prasa, kādu platformu es izmantoju, un kāpēc Dārvids ir sācis lamāties? Tāpēc, ka Dārvidam ir paaugstināts kortizols. Un, lai šo kortizola līmeni Dāvidam normalizētu, es ierakstīšu speciālu video veltītu Dāvidam, viņš viņu skatīsies, viņam jau kortizols jau lēnām ir ies lejā, un tad vēl Dāvids iešos magnību izglicināt, un kortizols būs vispār perfekts, un Dāvids būs priecīgs un laimīgs, viņš nelamāsies. Tātad Dāvids skaties, es izmantoju Bookmapu, un es izmantoju Atasu. Jā, šīs divas platformas izmantoju. Vai tu izmantos Bookmapu un Atasu, tas vēl ir ļoti labs jautājums. Un par to es tev pateikšu, kāpēc tas tā ir bišķītiņa vēlāk. Bet, tu pieņemsim atnāc uz Bookmapu, paskaties, kas te notiek, iepazīsties ar informāciju, knowledge base'ā, iepazīsties ar informāciju, izstudē, pastudē. Jā, lai nesanāk, pieņemsim situāciju tāda, ka, tu gribi tradot zeltu GC, un tu nopirksi Digital Plus, un tad tu sapratīsi, jo, Heidi, ar Digital Plus es nevaru tradot zeltu, nevaru redzēt informāciju zeltam. Man ir vajadzīgs global plus. Tas atkal ir paaugstināts kortizols, tas atkal ir dusmošanās. Jā, to visu nevajag, tāpēc ar informāciju sākumā vajag iepazīties. Pavisam noteikti nevajag tur skriet un uzreiz ņemt kaut kādus yearly plānus un lifetime plānus. Tas jau ir cik jau reizes jau redzēts. Cilvēks sahaipojās, order flows, jo tas tagad būs mans. Ko es tur maksāšu pa mēnesim, uzreiz ņemšu uz gadu vai vispār lifetime nopirkšu, un tad paiet pāris mēneši, nekas tur tajā order flow viņam nesanāk, un naudiņa ir izsviest vējā. Pēc sākumā, redz, Dāvid, tu vari vispār lejuplādēt Bookmapu, free versiju, un skatīties kripto datus pa brīvu. Jā, tas nav normāls regulēts exchange, tas ir tie kripto, tur ir tie perpi, tā ir ļoti liela pajebuķina, bet, lai saprastu, kā izskatās tas user interface, kā tas viss darbojās, un vai tev tas patīk, pilnīgi pietiekami, pirms tu vēri vaļā savu maku. Tas pats ir arī ar Atas un lielam visām pārējām platformām. Iepazīties ar viņām var plus mīnus bez maksas. Tad tu vari tālāk pieslēgt datus, ja tu esi līdz tam nonācis. Ja, izvēlies, ko tu gribi treidot. Ja, un tev ir iespēja nopirkt datus. Bandlus nevajag ņemt, visu nevajag treidot. Tā ir jau laikam pierādīta statistika. Tie, kas treido visu, tur ir beigās nodedzināts apakšbiks. Tāpēc, ka cilvēks multitaskot nevar, mēs tam neesam radīti. Mēs nevaram multitaskot, mēs varam kvalitatīvi darīt vienu lietu, un tas būs top priority. Pārējais viss tur ir kaut kāds hobijs. Mēģināt kvalitatīvi darīt visu, nekā laba tur nebūs. Elementāri no dzīves piemērs, ļoti elementārs, kas to pierāda, ir autoservis. Ja tu, Dāvid, brauc ar Porsche, tad tev Porsche ir jābrauc remontēt, apkopt uz servisiem, kas nodarbojās tikai ar Porsche. Viņi neskrūvē Mercedes, viņi neskrūvē Bembis, viņi skrūvē tikai vienīgi Porsche. Tāpēc, ka ja tu Porsche dzīs uz tādu servisu, kas multitasko un dara visu, pa lielam tev to Porsche ben nojās nahoj. Jā, un tev būs paaugstināts kortizols. Man ļoti labs piemērs savulaik, ka Mercedes iznājos, man izdeg kreisajā pusē biksenona lampiņa, un
nopirku tās lampiņas, un es domāju, nu, iebraukšu servisā, nu, pats tur nelīdīšu iekšā. Tad diezgan grūti tikt klāt ir. Un jāzina, ko tur dara, tomēr bišķītiņi. Iebraukšu tur kaut kādā servisā, lai viņi man nomaina. Nu, servis nevarēs lampiņu nomainīt. Tad viss beidzās to, ka pusstundu pagāja, čuvaks atskrēja, tur bija nelaimīgs. Ar kaut kādiem spoguļiem viņi tur bāzuši iekšā, lai es redzētu, kā tur tā līgzda ņemās laukā. Jā, mēs to izdarīt nevaram. Mums jāņem nost bamperis, mums jāņem tas lukturs ārā, lai mēs viņu varam uzlikt uz galdu un lai mēs tiekam klāt un varam nomainīt to biksonālu lampu. Jā, tas to maksā 160 eiro. Es pateicu, nu, es vēl padomāšu. Jā, 160 eiro. Ārdīs, bet man tur bampers ārā jau hēdī. Tā es aizbraucu uz Lāčplēšu ielu. Lāčplēšu ielā, es domāju, daudz cilvēku zina, tur merenīšu tos te remontē. Un tur tāds ģeģi koļa ar cīgu zobos. Pat iekšā nekur boksos es nebraucu. Viņš ar cīgu zobos iznāca ārā, onkuls tāds. Viņš vienkārši iebāza roku tur pie tā luktura iekšā. Galva augšā, viņš pat vispār neskatās, ko viņš dara. Nu, tāpēc es pieļauju, ka viņš negrib vēl viņam dūmiet acīs. 10 sekundes. Bez nekāda haipa. Nopietni. 10 sekundes. Tā līgzda, kur tās pults bija iekšā, viņam bija rokā, ārā jau. Es viņam iedevu Bigstones puldzīti. Viņš veco izņem ārā, ielika iekšā, un 10 sekundēs viņš bija apakaļ. Tur, kur viņa bija, kapots ciet, ir vso, un ar to arī bazars ir beidzies. Un ģaģi koļi no manīm paņēma 10 eiro, tāpēc, ka viņš bija iznācis ārā vienkārši uzpīpēt. Tāpēc, ka ģaģi koļi visu dzīvi skrūvē Mercedesus. Viņš neskrūvē Volkswagens, viņš neskrūvē fucking Bembis, viņš neskrūvē Porsche, viņš skrūvē, bļaļ, Mercedesus. Un tas ļoti labi ir arī šeit. Skrūvē kaut ko vienu. Jo tu mēģināsi skrūvēt visu, būs baigā huiņa. Jā, jo iedomājies tev tur, es nezinu, ja tu treidos zeltu, tev zeltam jāstāda konteksts, delta profilī, footprinti, value zonas, agresija, order bloki, heatmapi, options flow, tad tas viss ir jāizstudē, tam visam ir jāseko līdzi, tas viss ir jātreido. Kur tur vēl iebāzt iekšā? Nē, nu labi, ja tu esi Toms Vorvalds, tu vari to atļauties darīt, bet ja tu neesi Toms Vorvalds, tad tev to nevajadzētu darīt. Atrod kaut ko vienu un dari kaut ko vienu. Pārējais viss tur, es nezinu, nu, bez mazliet tā kā man pieņemsim, jā. Es te tagad skatos uz sudrabu, tāpēc, ka sudrabam veidojas tāds ļoti klasisks un zināms setups, un viņu var pamēģināt pakustināt. Vai tas ir labi? Nu, pa lielam nē, tā ir pajepoķina. Nevajadzētu man to darīt. Tāpēc, ka sudrabs tas ir cits. Tas ir, ja sudrabs tur ir kaut kāds, nezinu, Mercedes, tad pieņemsim zelts ir Porsche. Pieņemsim. Jā, un es par Mercedesiem neko nezinu, es zinu par Porsche. Tak vot, tā tev vajadzētu, Dāvid, uz to visu skatīties. Bet, Dāvid, kā es tev teicu, vai tu treidos ar bookmapu, vai tu treidos ar atrast, tas vēl ļoti labs jautājums, un pareizākais būtu darīt to, ka tev vajadzētu. Nu, skaties, ir tāds ChatGPT, ja? ChatGPT.com ievadīs, tev atvērsies uz šitā te mājaslapa, tur var reģistrēties. Un tad tu vari ierakstīt ChatGPT, uzprasīt, lai viņš tev iedod listi ar orderflow platformām, lai viņš tās platformas sagrupē tur no smagākās uz vieglāko vai vieglākā uz smagāko, lai viņš tev tur saliek klāt plusus un mīnusus pa tām platformām. Un tad tev šī platforma ir jāstudē, platforma jāskatās, kas tie ir sarakstīts, no Jigsaw Tradings. Tad tu ej Jigsaw Trading mājaslapā paskaties, kā viņš izskatās, aptausti viņu, paspēlējies nedaudz, saprot, patīk tev vai nepatīk. Jā. Tad ir Wolfix, tālāk tur ir Atas. Tas tev viss pašam ir jāaptaust, arī ko Quantovers. Un jāsaprot, ar ko tu darbosies. Pa lielam ir tā, ka reti, kurš orderflow traders darbojas ar vienu platformu, pārsvarā tās ir vairākas platformas, 2, 3, pat 4. Manā gadījumā arī tas ir bookmaps un Atas, tāpēc, ka ir lietas, kas man nepatīk bookmapā, un ir lietas, kas man nepatīk, kuras es atradu, ka man patīk viņas Atasā. Jā, pieņemsim, Atasu vai es varētu tikai Atasu izmantot? Nē, tāpēc, ka Atasam heatmaps ir končenā pa iboķina, vienkārši es ciest nevaru Atasam heatmapu, man viņš ļoti nepatīk. Jā, un tāpēc heatmap es skatos bookmapā.
kaut kādus footprintus un vēl tur šādu tādu informāciju. Es skatos Atasā. Tāpēc priekš manīm tās ir divas platformas. Bet skaties, Dāvid, kāpēc, uzdodot nepareizi jautājumu, tev var paaugstināties kortizols? Jo tu man prasi, stāsti man, kādu platformu tu lieto ar domu, ka ot, viņš lieto, es arī lietošu tādu platformu. Tu vari iebraukt baigās auzās. Un nekādu pakalpojumu tas jau neizdarīs. Jo es ar ļoti lielu garantiju domāju, varētu pateikt tā, ka, ja tu man uzprasītu, kādu platformu es lietoju, un es tev pieņemsim pateikt, ka es lietoju Sierra Chartu, un tad tu aiziet un lejuplādētu Sierra Chartu, un pastītos, kas tajā Sierra Chartā tur notiek. Visticamāk, ja tev tiešām nebūtu kaut kāds super liels commitments un apņēmība iemācīties order flow, ar to tev order flows arī beigtos. Viņš beigtos tajā brīdī, tad, kad tu atvērtu Sierra Chartu un apstītos, kas tur tajā Sierra Chartā notiek. Uz visiem tiem slēdžiem, uz visām tām pogām, uz to, bļaļ, vienkārši, es nezinu, dinozauru laikmetu user interface, ja tu uz viņu apskatītos, tad ar to arī viss beigtos, tāpēc, ka tev pavisam noteikti būtu paaugstināts kortizols tajā brīdī, un es pieļauju, viņš būtu tik paaugstināts, ka tev pat magnība izglicinās nepalīdzētu. Jā, un redz, kā nepareizs jautājums var novest pie diezgan sūdīgiem iznākumiem. Pateikt tev jebkuru citu platformas izmantoju, un tu viņu lejuplādēs, ka, tiešām nice, visu saprotu, forši, vai mācīšos orderflow, un paiet tur 5 gadu, un Dāvids ir vienkārši čotkīs, krūts orderflow traders. Ja? Vai arī Dāvids lejuplādēs ierčārts, skaidrs, ka tur ir vienkārši pīzdēts totālākais, paiet 5 gadi, un Dāvids nav orderflow traders. Dāvids zīmē trendlines. Divi dažādi iznākumi. Tāpēc tev, Dāvid, pašam sevi ir jāatrod. Kādu platformu tu gribi izmantot? Ja nevajag izmantot bookmap, ja tu nevari izmantot bookmap. Mēs dzīvojam laikmetā, kur mēs varam izvēlēties. Mums ir ļoti plašas izvēles iespējas. Un atbildot uz tavu, ko nahuj nevajag pēc pieredzes, nevajag izmantot tādas platformas, kas tev izbāž iekšā ar karotmutē. Ir mums te tādas platformas, paldies Dievam, čats viņu te nav ierakstījis, paldies Dievam. Ja viņš te viņu būtu ierakstījis, es pieņemsim, es nerādīšu to listu līdz galam, pavisam noteikti. Bet ir mums te viena tāda platforma, uzradusies, kur order flows ir pārvērsts vienkārši par kaut kādu boķinu končano, tāpēc, ka cilvēkam vispār ne pa ko nav jādomā, viņš viņu lejup nopērk, lejuplādē, un tad tur viņam ir algoritmi, kas viņam sazīmē tur kvadrātiņus un bultiņus, kur viņam pirkt, kur viņam likt stopu, kur viņam likt take profit. Un pēc tam šitie te pēdiņās orderflow traderi, kas vispār nihuja neko nezin par orderflow, viņš trado orderflow platformā, viņš sev, bļaļ, uzpūtas krūtis staigā, viņš stāsta, ka viņš ir orderflow traders, un pēc tam viņš vienkārši izkrīt uz kaut kādiem elementāriem jautājumiem, kaut kādu, tu trado ar orderflow, pastāstot, kā tas tur darbojās, un viņš to nevar pastāstīt, tāpēc, ka viņš, bļaļ, ir sēdējis vienkārši un skaties uz bultiņām, un neko pats nav darījis, un smadzeņu šūnu nav kustinājis. Jā, tā kāds tu, bļaļ, esi orderflow traders? Tāpēc šitās platformas, kas degradē tevi, kas vienkārši tev degradē, un tādas ir, un es noteikti neminēšu nosaukumu, kādu platformu tev degradēs, un tādas nahuj nevajag. Pavisam noteikti tādas nevajag. Tāpēc, ka tu, jā, varbūt tās, tu kaut ko tai orderflow platformā nopelnīsi, tāpēc, ka orderflows jau ir labāk par jebko citu. Un, tu spiedīsi tās podziņas, un, ok, tu nopelnīsi, jā. Bet, tev būs naudiņa, būs, bet tu būsi ģibila. Vienkārši būs ģibila ar naudu. Es nezinu, kā ir labāk. Jā, es personīgi negribētu būt ģibila ar naudu. Es gribētu, tomēr, ja es kaut ko daru, es gribu saprast, ko es daru un kāpēc es to daru. Tāpēc, ka, izslēgsies tas tavs orderflow tools, kas tev tur tās bultiņas zīmē, pārkarsīs viņam tur serveris, jā, un nedēļu nestrādās. Ar tev te naudiņu nopelnīt vajag. И все, и biks pilns, bet tā, ka tagad ciskām. Nihuja tu neko neizdarīsi, tāpēc, ka reāli orderflow informāciju tu pats apstrādāt neprot. Tev vajadzīgs kaut kāds trešais ritenis pieskrūvēs, lai tu viņu varētu apstrādāt. Ot ar tādām platformām strādāt nahuj nevajag.
Nu, tā, Dāvid, es ceru, ka tev kortizola līmenis ir normalizējies. Ja? Iedzert tagad vēl magnību izglicinātu un uz priekšu. Un lai tev viss izdodas orderflowā.